Tradicionāli piemājas dārzos tiek audzēti dārzeņi, augļi, ogas vai puķes, taču Aizputes novada Cīravas pagasta Vaivaros Šmitu ģimene piemājas laukā audzē mēbeles. Šī ir mūsu mēbeļa audzētava. Tas projekts sākās pagājušo gadu. Un pagaidām sastādīti ir 130 koki. 130 mēbeles, jā. Šeit pa šiem lauciņiem trījiem? Jā, ne pa šiem trījiem, ne, šeit visā pļavā, jo šī ir tie pirmie lielākie, kas jau lēnām ieņem to savu formu, bet tur vēl ir gar malu ir tādi mazāki, paši pēdējie stādītie. Kas ir pa kokiem? Šis ir kārkls. Mēbeli pa lielam var izaudzēt no jebkura koka. Vienalga, vai tā ir ābele vai dišskābardis, bet šis ir kārkls. Kārklu mēs izvēlējāmies, tāpēc, ka mums ieteica jau pieredzējuši, kas audzē mēbeles Anglijā, ar ko mēs esam sazinājušies. Viņi ieteica kārklu, un kārkls ir vislokanākais, visātrāk augošais. Lai tā mēbele mums nebūtu 20 gadus jāgaida, piemēram, no ozola, tad mēs izvēlamies kārklu, kurš ir daudz ātraudzīgāks. Kārkls jau aug pats, bet lai viņš pieņemtu konkrētu formu, viņš ir jāveido, jāvij. Šeit būs mikrofons, statīvi un pakaramie, šīs formas tieši. Viņas var arī redzēt, tā katra forma ir savādāk bišķiņa. Viena ir kājām gaisā, viena ir, teiksim, normāli, un viņa ir ar ideju tā. Teiksim, šī forma būs kā pakaramais, tāpēc, ka šī auga, lai veidot šeit zarus, būs kā pakaramais. Pirmais riņķis ir savienots, nākošo jau viņš ies šādi un atkal vīsies apkārt uz augšu. Pa tām spirālēm arī viņš ies, un te viņš savienosies, un šeit būs kā drēbļi pakaramam, kur mēteli pakarināt vai jaku, tādi izveidosies. Cik gadu tādam kokam jāaug? Šāds varētu būt no 3 līdz 5 gadiem. Pakaramais un mikrofons statīvs ir mūsu tā ideja, mūsu tā odziņa, ko tā kā nav redzēts, kad kāds cits to audzē. Un šī ir doma, jā, to mikrofonu statīvu, jo tam galam ir jābūt vienam, un tad šeit viņš ies kopā. Un te viņš griezīsies pēc tam nost. Mikrofonu statīvam galvenais ir tas, ka tas viens ir tas statīvs. Drēbi pakaramam tas nederēs. Tad tāpēc viens ir tā, un otrs ir kājām gaisā. Arī 3-5 gadi jāaug? Jā, viņš varētu būt apmēram tāpatās kaut kur no 3 līdz 5 gadiem. Katra mēbele būs tāds individuāls dizaina priekšmets. Viņa arī, es domāju, ka būs ekskluzīva lieta, jo katrs būs savādāks. Viņš ar lielu pievienoto vērtību, 3 līdz 5 gadus audzēts, veidots, kopts. Nu, klausies, paiet 3-5 gadi, tu vienkārši ņem un nogriez tā kā tādu sīpolokus. Tā kā sīpolokus es nogriežu, un man atkal auga jauns. Viņu var izaudzēt, viens tas kārkls tāds aptuveni kaut kādus gadus 20-25. Tātad var parēķināt, mēs varam kādas 3-4 mēbeļu ražu noteikti novākt. Varbūt pat visas 5. Mēbeļu raža izklausās. Mēbeļu raža, jā. Šeit būs mēbeļu raža. Tāpat kā audzējam burkānus, sīpoles, ķirbļus, šeit mēs audzēsim mēbeles. Jau gatavs. Šeit Latvijā vēl tāds, kas nav dzirdēts. Latvijā nav dzirdēts tādas lietas. Ir kāds, kas pie sevis sētā pamēģina kādu lietu izaudzēt un tā, bet kas ir tādu lielāku ražošanu, kā mēbeļu dārzu, tādu nav dzirdēts. Nu, kur tad tur ir krēslas? Pagaidām neredz to krēslu. Tur nav krēsla, vēl nav krēsla. Krēslu mēs neaudzējam kā standarta krēslas, kā no 4 kājām uz augšu, bet apgriezām otrādāk viņu. No atzveltnes. Jā. Tātad viņš šeit ir nogriezts, viņš dzīst te dzinumus vēl. Te būs krēsla atzveltne. Un tad viņam ies sēžam daļa un kājas. Šeit būs 2 kājas un šeit būs 2 kājas. Kurā brīdī tas tiks piebūvēts klāt, tās visas konstrukcijas?
Jā, tagad ir forši tas pavasara brīdis, kad viss sāk plaukt, viņš diezgan ātri sauks. Tas būs būtībā nedēļa jautājums, ka viņš jau būs, es domāju, ka centimetrs 10, 20, mēneša jautājums. Viņš paaugsies pa kādiem, 1 līdz 2 metriem šogad noteikti. Viņš jau iegūst to savu formu uz vasaras vidu. Bet jau tur tie pārējie arī šādi tiks apstrādāti, ja? Jā. Te būs krēslu dobe. Jā, te būs krēslu dobe un to, kā audzēt, ir forši tas, kad mēs ar angļiem sazinājāmies, kas to jau ir darījuši, tad mums nebija tā sālskarots pašiem jāpēd, jo viņi sākumā audzēja no 4 kājām. Bet problēma radās tur, kur katrs aug citā ātrumā. Katra kāja citā ātrumā, un viņš nesanāk taisns. Viņš izdomāja, metam otrādāk, audzējam ar atzveltni pa priekšu, jo tad viņš ir viens augs, viens tāds. Šo ideju jau es atradu kādus 2 gadus atpakaļ, skatījos pa TV bija. Jā, par kaut kādiem abrīnojamākiem cilvēkiem tā kā pasaulē. Un tur bija tā mēbeļa audzēšana, man likās, cik forši, bet es to ideju absolūti aizmirsu uz kaut kādu pusgadu, ja ne vēl. Un tad kaut kā domājām ar sievu, ka kaut kas pašiem ir jādara tomēr savs, un zemīt un tam līdzīgi ir. Un tad izdomājām, vai audzējam mēbeles. Kaut kas unikāls, kaut kas neredzēts, jo gribas to sfēru kaut kādu tādu, lai ir rodziņa tajā lietā. Bet būs arī noiet šīm mēbelēm? Jā, galvenais, protams, tirgus visticamāk, ka būs eksports ārzemes, jo katrs krēsls 5-10 gadus audzēts, viņš būs ar diezgan augstu pievienoto vērtību, es domāju. Bet laiks rādīs, kā mums tā daba saveidos un kā mums te viss izdosies. Šī ir glezna, kas ir tapusi pirms 500 gadiem, 1516. gadā. Un tāds Perels ir autors šai gleznai, un tajos laikos viņš ir uzzīmējis šādu krēslu, kurā sēž eņģelis. Pateikt jau mēs nevaram, vai viņš viņu bija izsapņojis, izdomājis savā galvā, vai kaut kur redzējis, tajos laikos, bet jau tas ir tāds pirmais avots, pirmais kaut kas liecina par to, ka tā ideja jau bija. Par mēbeļu audzēšanas tēvu tiek uzskatīts Džons Krubzaks no Kalifornijas, kurš būdams baņķieris 1915. gadā izaudzējis pirmo krēslu. Tā par izaudzēto mēbeļu vēsturi stāsta mums Katrīna Šmite. Pirms 2 gadiem mums nebija ne jausmas, ka mums būs mēbeļu audzētāji. Vai ne? Tāpat tās vēl pirms kaut kāda laika es varēju teikt, man nebija ne jausmas, ka es dzīvošu mežā. Man nebija ne jausmas, ka būs tā un tā un tā. Un tas, kas ir noticis, vienmēr ir labāk nekā man tad bija prātā, nekā es biju izdomājusi. Ja? Un tagad mēs plānojam, nākošais gads būs tas, pēc tam būs tas un tas. Bet mēs paturam prātā to domu, ka mēs nezinām, jo īstenībā būs labāk. Un mēs skatīsimies atpakaļ un brīnīsimies. Un tas ir tā, kad tu gaidi bērnu, tu kaut ko izdomā, kāds viņš izskatīsies, ko viņš ģērbs, ko viņš mācīsies, kas viņš būs. Ja? Un tad viņš piedzimst, un viņš aug. Un viņš nav sliktāks par to, ko tu biji izdomājis, bet viņš galīgi nav tas, ko tu biji izdomājis. Un viņš ir kaut kas labāks, un viņš tev pārsteidz. Un šis ir mums tāds bērns, kas pagaidām mūs visu laiku pārsteidz. Šeit nebūs tikai mēbele. Šeit būs arī dažādi mākslas priekšmeti, augoši, dizaina elementi. Tur var redzēt, ir bērzi atstāti. 2. Viens būs tāds vēja bērs. Tas būs, ir plānā viņu tādu virpuļu viesuli sataisīt. Ar to visu to lapotni? Jā, to lapotni tā uz riņķi uztaisīt. Tāds ir plāns, jo vienkārši te bērs bija pietiekami liela un te viss pļauj bija tādiem kociņiem un žēl jau arī griezt ārā. Šeit var redzēt, kur dabīgi jau saudzes ir blīgsne, jau kā viņa pat ir saveidojusies. Šeit būs nojume. Šeit būs nojuma pa vidu viena liela. Arī pagājušajā gadā sastādījām, vēl ir jāsaveido, bet tā būs tāda kupola veida nojuma. Arī kārkls. Jā. Kārkls ir tas, ka viņi arī diezgan vienkārši pavairot, viņi forši viegli ātri apsakņojās. Jā, tādiem spraudinīs. Jā, un reku viņš jau ir sadzinis pirmos jau, kas mums dzen tālāk. Tā ir tāds veidošs. Tā pāri viss ir tāds. Jā, viņš pa vidu būs kopā. Sapīts, viņš saplauks zaļš un cerams, ka būs skaisti. Kaut kur līdz šai vietai te mums būs tāda atpūtas zona, plānojās. Un tu var redzēt, gar meža malu arī ir
jau ēka top, tiek audzēta. Tā būs, es domāju, vēl iespaidīgāk par šito. Tā būs kā nojume, kā atpūtas nojume. Jo sākumā bija doma, kad priekš viesiem noteikti, ka vajadzētu. Saprat, ka uz depo varētu aizbraukt, pēc materiāla varētu uztaisīt, bet nē, ja mēs audzējam, tad mēs audzējam. Ja mēs audzējam, tad mēs audzējam. Un tā nojuma būs pietiekama arī liela, viņa ir 12 x 6 metri. 12 x 6 metri, es pats bišķi nobijos no tā izmēra, bet sastādījām kļavas. Var redzēt, jau tūlīt tās pumpuri jau arī dzenārā saplauks. Šīs ir kļavas. Šīs ir kļavas. Arī tikpat labi viņas padodas. Jā, kļavai ir tas plus šeit, kad šeit ir meža mala, šeit ir ēna tomēr diezgan liela. Kļava ir ēncietīgs koks un arī pirmos gadus viņš ļoti strauji aug tieši garumā. Un pēc tam restumā šeit arī jumta konstrukcija ies kopā un būs tāda kupolveida. Kamēr mums tā mēbele aug, mums jau vajag to procesu, lai cilvēki brauc un apskatās, jo tas pietiekami ilgu laiks arī un teiksim, tas prasa arī kaut kādas zināmas investīcijas un darbu. Un lai viņš jau būtu tas periods jau aktīvs, jau līdz tā mēbele izauga, tad jā, mēs viņu taisīsim kā publisku dizaina dārzu. Un ir cerība šogad augustā varbūt iespējams, kad jau atvērt viņu tā kā oficiāli. Bet tu vari arī tagad braukt ciemos droši. Šitais ir tas atpūtas pleķītis, kur tā kā pļavā mums bija arī egles. Tās bija no turienes, mēs pārvietām uz teieni, lai tā kā Ziemassvētkiem būtu kaut kāds jau gatavs materiāls. Priekš kam arī pirkt jaunu stādīt, ja tev ir. Šitiem kokiem vēl nav izlēmts, kas viņi būs. Manās acīs viņš jau ir pusgatavs veidojums materiāls. Visticamāk kaut kādas skulptūras vai kas tam līdzīgs, kaut kādi mākslas objekti visticamāk te taps, bet kas taps, kas ies ārā, to es vēl īsti nezinu. Bet jā, kaut kas paliks, kaut ko es zāģēšu nost. Protams, bet es redzu vēl vienu veidojumu interesantu, kas tas tāds ir. Viņš nav pabeigts veidojums. Tas ir kaut kāds ligzda? Jā, viņu varētu arī par ligzdu nosaukt. Tāda sirds ligzda bišķiņ. Vairāk viņi ir tā kā veidota no lazdām. Bet tā doma bija tāda, kad apakšā rāmis jau gatavs, jau bija izveidojies. Viņš tāds, ka, jā, viņš bija tā kā tāds pirksts un viņš bija jāzāģē nost, jo viņš jau, tas koks jau bija būtībā beigts, miris un es domāju, kaut ko jau var uztaisīt, viņš tāds interesants. Tev vēl bišķiņ jāpiepina klāt ir un tad viņš varētu arī saukties gatavs. Tāds dabas objekts. Tas tāds pirmais eksperiments ar tādām pīšanas lietām. Nekad neesmu nodarbojies, bet man patīk vienmēr kaut ko jaunu iemācīties, kaut ko padarīt to, ko es neesmu darījis. Idejas, es domāju, ka mums tās idejas tik daudz ko izaudzēt ir, kad mūža laikā diez vai paspēsim visu sadarīt. Jo tās idejas tiešām visu laiku viņš ieved bišķiņ tādā azartā, tā mēbele, tā liekas, varētu to izaudzēt. Kas ir tavs sapnis, ko gribētos izaudzēt? Grūti pateikt, laikam jāsaka, ka tie mazākiem sapņiem ir tā mēbelēm. Tas jau, ka to pirmo krēslu redzēs, kas būs, tas jau būs jau forši. Te ir ļoti daudz, tas mešs ir forši, tas mums te ir ļoti daudz ķirši apkārt. Un nelieli, un es jau arī tajā redzu jau pusgatavu materiālu, jau, teiksim, kā lampas viņu varētu veidot. Droši vien izaudzēt būtu forši kaut kādas ēkas, gribas izaudzēt īstenībā vairāk. Pat vairāk kaut kādas ēkas nojumus. Pie mājas arī es domāju, man vajag mašīnai vajadzētu nojumu, garažu, malka šķūni, un man ir plāns viņu izaudzēt. Šis ir Liepājas bērs, tāpēc, ka, kā jūs redzat, viņš ir tā saliecies. Te viņš ir šobrīd atsiets, tas ir tāpēc, ka viņš ieņems to formu, un viņš būs tā kā vēja pūsts. Tie, kas ir liepājnieki vai bijuši Liepājā, zina, ka pludmalē tie koki ar laiku ieņem tādu formu. Un es esmu no Liepājas, un es esmu dzimusi augusi Liepājā, un tāpēc mums abiem vīri ir mīļi ļoti Liepāja, tur mēs iepazināmies, un tāpēc mēs izdomājam, ka mums ir vajadzīgs Liepājas bērs. Un tad te viņš tā. Es domāju, ka šovasar jau šo varēs atņemt, noņemt, un viņš paliks tādā formā, jo koks ļoti ātri ieņem formu. To mēs sapratām pirmajos eksperimentos, kad vīrs sapina bizi no, es pat neatceros no kuriem, gar mežmalu kokiem.
pēc 3 dienām atlaida, un tā bize tur paliek vienkārši. Uldis ir vietējais cīralnieks, savulaik apguvis pavāra arodu, bet sirdī tuvāka bijusi daba, koka darbi un mežs, kā arī alpīnisms. Savukārt Katrīna ir liepājniece, augstskolā ieguvusi zinības kultūras vadībā. Viņai lauki un meži bijuši sveši, taču 5 gadu laikā tie kļuvuši tuvi. Patiesībā es nesaku, ka mēs dzīvojam laukos, mēs dzīvojam mežā. Ja? Un mums ir tāds joks ģimenē, ka mēs esam nevis lauķi, bet mežoņi, ja kāds gadījumā tā kādreiz kaut kur izsakās. Pirmais, kāpēc ka mēs šeit atbraucām, kāpēc es teicu jā, man bija doma, ka tas noteikti ir kaut kas tāds, ko visi domā, ka es nevarēšu izdarīt, jo es biju no tām pilsētas meitenēm, par kurām draudzenes parasti smējās, ka, Katrīna, jau tad neņemsim piknikā uz laukiem, tur jau zemē nevar sēdēt, tur tāda, ja. Un tad tas pirmais man bija tāds, kad man šī vieta patīk, un lai tik nepadomā, ka es nevarēšu, bet patiesībā sākums bija grūts, godīgi. Es atzīstos, ka man sākumā, 1 mēnesis forši, pirmajā vasarā mēs aicinām visus draugus. Uztaisam liels Jāņu svinības un ļoti forši, bet sākās ziema, sākās kurināšana, jā, mājā vēl nebija centrāla apkura ievilkta ar radiatoriem, vai ne, un tā. Un tas sākums jau vairāk es sapratu, man tur kāds tev būs dobīts, kas tev kas, un nē, es ar dobītēm neko nesaprotu, jā, tas bija tas pirmais, jā. Bet tagad, jā, mēs dzīvojam, mums tagad vasarā Jāņos būs 5 gadi, kopš mēs šeit esam, un tas, ko es esmu sapratusi, kad jo tu esi ilgāk tuvu dabai, jo tu vairāk saproti un ieraugi tās lietas dabā, un to, ka patiesībā daba ir kaut kas daudz lielāks par tevi, kaut kas, kas tevi veido, nevis otrādi, kā man, teiksim, varbūt agrāk bija tā doma tāda, ka, bez pilsētniekiem jau tā pasaule negrieztos uz riņķi, mēs esam tie, kas visu kurbulē un visu attīst un naudu griežās, jā, un tā. Bet, teiksim, tāpēc arī šī vieta saucās Meža dizaina dārzs, un angliski ir tas nosaukums tam galvenajam uzņēmumam par mēbelēm runājot ir Forest Designed. Un tieši designed, tāpēc, ka angliski tas nozīmē dizainēts. Jo mežs ir tas dizainers. Un tad es arī to arvien biežāk jūtu savā ikdienā, ka mežs ir tas, kas veido, un mežs ir tas, kas mums iedeva šo ideju, ja godīgi, ja? Mežs iedeva šo ideju. Mežs ir tas, kas šobrīd veido, kāds izskatīsies, kurš krēsls, kura lampa. Mežs ir pat tas, kas nosaka, kurš no stādiem būs lampa, kurš būs mikrofons, ja? Kaut kādā veidā mēs arī, bet mēs īstenībā ļoti paļaujamies un skatāmies uz to mežu, kā viņš to veidos, un arī visu pārējo, ja? Ko mēs stāstīsim, ko mēs rādīsim tiem, kas šeit atbrauc. Visu to sajūtu, visu to izskatu, visu to atmosfēru, to dod mežs. Un tas ir tas, kā es šobrīd šeit jūtos, ka es jūtos, kad es esmu tādā meža paspārnē, ka tas mežs ir tas galvenais, pie kā mēs dzīvojam, kurā mēs esam. Un kurš patiesībā ir tā kā drusku tāda pasaka zeme. Jo visās pasakās sarkangalvīti iet pa mežu, kaut kādas fejas ir mežā, kaut kādas princeses arī patiesībā ir mežā. Ļoti bieži visādās pasakās, vai vismaz cauri mežam dodās. Tāpēc mums arī 3 fejas mežā aug mājās. Mazā feja un vēl 2 lielākas. Tā. Te jau nav tikai koki, krūmi, bet es skatos, ir arī vecas klavieres. Kāda tām ir loma šeit, meža malā? Tā kā šis ir meža dizaina dārzs, tad jābūt dizaina elementiem, un mēs ar vīru tad, šobrīd attīstam to savu māksliniecisko un ķeram visādas idejas, un viena tāda ideja, kas mums radās, ir, šīs ir vecas klavieres, kuras vienkārši cilvēki gribēja mest ārā, bet mēs izlēmām, ka viņas būs baltas pēc mēneša apmēram, un ka tas būs tāds liels skaists puķpots, šeit būs viss vaļā, šeit karāsies ārā, mums dārzniece gatavoja, kāds tur būs tas viss noformējums, tur ziedi augs iekšā viņās, un arī šeit taustiņu vietā, un jā, tas būs arī viens no tādiem dizaina elementiem. Strādājam divatā, šis ir ģimenes tāda ideja un ģimenes uzsākts darbs, bet es domāju, ka ar laiku tas attīstīsies līdz kaut kam tādam, kur vajadzēs arī cilvēkus, kas mums palīdz, un tās būs kādas darbvietas, bet Uldis ir dabas cilvēks. Viņš ir vadījis pārgājienus, viņš ir strādājis, teiksim, koku kopšanā kā arboristi, ja, un viņam patīk, viņš lec ar izpletņiem, viņam patīk visādas tādas lietas, kas saistās ar dabu, ar brīvību, ar neparedzamo, un viņš ir tas, kas veido tieši dārzu, kas kopīja augošās mēbeles, kas visu šeit dabā patiesībā visvairāk arī veido šīs dizaina idejas dārzam.
Es esmu birojs, šīta visu pasākumu birojs. Man tuvs un mīļas ir mārketinga lietas, man tuvs un mīļas ir lietas, kas saistīts ar cilvēkiem. Man ļoti patīk runāt ar cilvēkiem. Savulaik esmu vadījusi ekskursijas, joprojām esmu pasākumu vadītāja, vadu kāzas un dažādas bērnu pasākums un pieaugušo. Cik tas šajā laikā ir iespējams, tagad mazliet tāds laiks, kad ir mazāk, bet tāpēc mēs arī šeit veidojam atpūtas stūri, kurā būs pasākumu iespējami. Pagājuši 5 gadi praktiski, un nenožēlo ne mirkli, ka atnāca no pilsētas atpakaļ uz laukiem? Nē, es ar katru gadu laikam tā pārliecība ir arvien lielāka, noteiktāka, kad, ja bija 3 gadus atpakaļ, liekas, varētu Liepājā padzīvot, nav par lielu un tā forši, bet tagad laikam nē. Nē, pilsētā laikam nē. Tomēr tas mežs un daba tas ir nepieciešams. Un noteikti šajā Covid laikā arī mēs to Covid nejūtam. Mēs izējam ārā, mums ir daba, mežs, mēs darām savas ikdienas lietas un mums tas tik ļoti neietekmē. Tāds pacietīgs darbs, jā, tas process, gaidīšanas process. Jā, ir brīžam, liekas, tu katru dienu pienāc klāt, tu esi paudzies vai tu neesi paudzies, bet tu saproti, tam visam ir nepieciešama pacietība, ka tas nebūs tik ātri. Lēnu garu, kā saka, jā? Jā, lēnu garu, bet tajā pašā laikā ir pietiekami daudz tā mēbeli un tie stádi visu laiku ir ļoti daudz ko darīt. Un atkal paskatoties, piemēram, mēs šeit esam 5 gadi, tas nav daudz, tas laiks iet ātri. Bet prieks un gandarījums jau ir par to, kas ir izdarīts. Protams, ir katru kaut kādu nākošo gadu, mēnesi, mirkli, kaut kas izaugt. Tad, protams, ir tāda neliela gandarījuma sajūta, darba gan vēl daudz. Mums ir plāns nākotnē nedaudz arī par to zemes pleķīti. Kopumā mums tā ražošana, teiksim, ja viss ļoti izcila, tad varētu būt pat uz kaut kādiem 3000 tādiem. 2–3 tūkstošiem. Tur kāds 3 hektārus vajadzēs šeit noteikti. To mēs nevarēsim visu norealizēt, bet to laiks rādīs. Redz, bišķiņa aprises mums sākumā ar pagājušajā gadā es izrēķināju, ka šeit mums varētu būt 500 tādi. Beigās mēs 130 tikai sastādījām, jo tie pirmie bija sastādīti ar 2 metru atstarpi. Tad angļi teica, ar 2 metriem vajag 4 metrus tomēr, jo kārklis ir gaismas prasīgs, lai būtu vairāk gaišuma, labāk auga, vajag 4, tad 4, tad 130, labi nekas. Tagad ir tāds sākums, pagaidām varam izstāstīt tikai to vēsturi un kādi ir tie plāni un vispār kā tās lietas notiek. Redzēt varbūt ir nedaudz mazāko, bet tāpat tās droši var atbraukt ciemos un izstāstam. Tad var vērot to procesu un ar mums līdz dzīvot tajā audzēšanas procesā, kā tā mēbele tagad, kas notiek, kas notiksies pēc 2 gadu, ja tu atbrauc ciemos, cik tā mēbele un kāda viņa pēc 5 to procesu izbaudīt.